Tērēja daudz tūkstoši, lai klausītos Pitbull, bet tā vietā viņi dabūja Jugendstil. Mazāk stresos, labāk būs, jā, viegli pateikt. Viņiem līdzi ir filmētājs un montētājs, un uzreiz saturs tiek filmēts, montēts un viss tiek likts iekšā. Varbūt vajag padomāt, kādus influencerus jūs aicināt. Man patīk ēšana, kā viena no manas dzīves baudām izpriecām. Man nekas, piemēram, strausu olu, ja, milzīgu, ja. To es saņēmu tieši tādas dāvanas, ja. Es esmu arī jūsu mutēs siekalas savairojusi. Visu daru pilnīgi nepareizi, jūs skatāties un priecājaties. Hello, es vispār negaidīju to. Ko tā kā kas? Podkāstu Kā es piedāvā Big Bang. Esiet sveicināti! Šī ir Kā es jau 8. epizode, 2. sezona straujiem soļiem velk uz galu. Tā finalizēsies jau pavisam drīz. Nu, ne tik ļoti finalizēsies, kā Pitbull fani vienkārši finalizēja sevi paši gandrīz. Tāpēc, ka koncerts tika atcelts. Liekas, ir gada lielākā vilšanās, ļoti daudz koncertu apmeklētājiem Latvijā. Bet nu neko darīt. Man visvairāk žēl tos fanus, kas atlido no citām valstīm, iztērēja daudz tūkstoši, lai klausītos Pitbull, bet tā vietā viņi dabūja Jugendstil. Bet varbūt tā arī vajadzēja. Varbūt viņiem vajag aiziet uz Latvijas Nacionālo Mākslas muzeju, izteigāt mūsu restorāns, atstāt labu kaudzīti naudas mūsu, kā saka, budžetā. Un es ceru, ka visi ir pārdzīvojuši to lielo pārdzīvojumu. Aizies uz Donu, aizies uz Soundpointiem, nu kaut kā remdēs savas sāpes. Galu galā Valmieras teātra festivāls arī šajā nedēļas nogalē un rakstivāls un kas tik vēl. Varbūt vajag izdomāt, apmeklēt kaut ko tādu, ko tu nekādu mūžā neapmeklētu. Varbūt, ka tas ir baigi labais kaut kas. Nu, es domāju, ka 3. augusts nozīmē arī to, ka viss velk uz galu. Viss ir beidzies, vasara ir beigusies, bet vēl neraujam, tā kā saka, neraujam visus striķus, nekaram visus augšā, tāpēc, ka, nevajag skriet un pirkt nekādas klādes sporta tērpus, gatavoties skolai. Beidziet, atliekam visu to panikas ķeršanu uz kaut kādu tur, ņemsim 30. augustu, ja, un tad visi kopā krītam iekšā panikā. Tas būs īstais tas. Es ceru, ka bērniem arī vēl viss ir normāli. Ja skola vēl nesākas, vēl vesels mēnesis, loderēšanas, nometnes, nekā nedarīšanas, makšķerēšanas, sauļošanās, un cerēsim, ka laikapstākļi būs tikpat brīnišķīgi, kā aizvadītajā nedēļas nogalē. Nu jā, kamēr visi gaidīja to Pitbull, es gaidīju, ka iestrādāsies beidzot tas ievārījuma cukurs, iedarbosies uz maniem ķiršiem. Ja? Es savārīju vīriešu zaptu, ko nosaucu par sieviešu zaptu, jo es pieliku arī rožlapas klāt un ierīvēju apelsīnu mīziņu. Man sanāca, wow, bomba! Un vispār jā, un es sapratu, ka vairāk par kaut kādu publisku pasākumu apmeklēšanu es augstu vienkārši pasēdēt pie plīca, pakasīt savas dobes un iestādīt kādu jaunu puķi. Es neko nevaru ar to visu vairs padarīt. Ziniet, ko es vēl darīju? Es atpakoju pilnīgi visas dāvanas, ko man sadāvināja vārda dienā. Ja es atstāju, es tādu ilgāku laiku paņemu, tad es skatos, kas tur cilvēki ir, ko viņi par mani domā, vai viņi par mani vispār domā, vai es uzaicināju īstos. Nav jau tā, ka es vērtēju savus draugus pēc tā, ko viņi man uzdāvina. Bet kaut kādā ziņā, es nezinu, varbūt kāds Excelis arī eksistē. Tāpēc ziniet, ar ko mēs šodien sāksim? Ar to, kā es vērtēju dāvanas. Raujam gaisā un šoreiz burtiski, ja. Ziniet, ir tā, ka man patīk organizēt svētkus. Tagad man ilgi nepatiks organizēt svētkus, jo es 3 dienas pirms, 3 dienas pēc visu vācu, visu kārtoju, visu darīju. Tā kā paldies, man svētkus vairs nevajag. Bet mani uzrāva gaisā šie svētki, pavisam burtiski. Man atnāk ciemos 2 draudzenes, uzdāvina kafijas bunču un saka, īstā dāvana būs vēlāk, mēs pateiksim kaut kādu. Ok, es kā tāda ļoti apzinīga sieviete gados uzskatu, ka nevajag baigi pārsvinēties, tāpēc es nākamajā dienā ielieku padel turnīru. Jā, padel turnīru. Un es domāju, es tur baigi nesasvinēšos un neko nedarīšu un mēs tā kā pasēdēsim, bet es būšu tā kā super freša un iešu spēlēt padelu. Bet jūs ziniet ko? Es nebiju ierēķinājis to laiciņu, kas ir tā kā jāpavada novācot pēc balītes sekas, jo bija jau šķīvi, bija jau glāzes, bija jau kādas sadarīšanas arī uztaisīts visapkārt. Līdz ar to padelu turnīrā es ierodos pārgurusi, ja? Es sāku spēlēt to padelu un pēc tam man zvana draudzenes. Es stāstu vēl joprojām par dāvanām. Un zvana man draudzene, šodien ir tā dāvanu diena. Un es domāju, kāda dāvanu diena? Un tā kā tiešām lieciet man mierā. Man nekādas dāvanas nevajag. Lielākā dāvana nezvaniet man kādu labu laiciņu. Bet jūs ziniet ko? Viņas man uzrāva gaisā. Jā, tāpēc dāvanu top augšgalā un man neeksistē dāvanu tops ir lidojums ar gaisa balonu. Man liekas, ka es biju pēdējā latvieta, kas nav lidojis ar gaisa balonu. Tas bija foršākā, lieliskākā, izcilākā pieredze vispār. Kāda var būt tik tiešām virs koku galotnēm un redzēt, kā visi skaistie bembiji skraida un kā cik
nenormāli skaista līmenī ir salikta visa Latvija. Paskatieties tos video, kas man iet fonā. Vienkārši tur ir mežiņš, te ir pļāviņa, te ir viensēts. Mēs tiešām esam viensētnieki. Lielas paldies, šī pieredze man paliks atmiņā uz visiem laikiem. Protams, varbūt tas ir tāds dārgāks dāvanas gabals, ko dāvināt, vai ne? Bet mēs šoreiz pievērsīsimies tam, kā tad ir jāizvēlas dāvanas draugiem un kādos jautājumos tad ir jāiedziļinās. Piemēram, man dažas draudzenes bija iedziļinājušās tādā mazā tēmiņā, kā man patīk ne tikai lidot augstu debesīs, bet arī zemē rokas dziļi bāzt, vai arī, ja ne zemē rokas bāzt, tad vismaz podos. Tāpēc 3 draudzenes gandrīz uzprasījās uz nepatikšanām, ar 3 lielu takšiem veda 3 milzu podus, un pašas labi, ka viņas kašājas, arī tos nesa iekšā. Tātad dāvanas pasniegšanas veids arī ir no svara, ne tikai tas, ka viņas domā un zina, kas man patīk, bet tas, kā viņas to darīja, tā kā kopkorī nenormāli smagus podus nesot. Ja? Varētu likt video, bet tad jau jūs visi nāksiet pie manis ciemos. Tā kā dāvanas augstākais līmenis ir iedziļināšanās. Ja? Un, tātad dāvanu vērtēšanas kritērija. Pirmais. Vai cilvēks vispār padomā par tevi, vai ne? Nevis par sevi, nevis es to redzēju akcijā, bet ko tas cilvēks dara, kas viņam patīk, kas viņu pārsteigs. Varbūt ir kādi draugi, rādi, biedri, kas tev kaut ko priekšā var pateikt. Ja? Nu, tev vajadzētu arī pirms šī notikuma kādus 2 mēnešus paklausīties, ko viņš tur murmina. Man vajadzētu jaunu krūzi, no krūzes nedāviniet, krūze nav laba dāvana. Man gribas aiziet uz koncertu, vai tu dzirdēji, ka Latvijā būs tās, man jāizmēģina šis šampūns. Jūs vienkārši pieņemat visus šos komentārus un nedāviniet zeķes, ja viņš grib, piemēram, šampūnu. Otrais, ja. Pieredzes vienmēr uzvar mantas. Ja, tas ir tā kā sauklis, kaut kāda pieredze, kopējs notikums, kopīgs piedzīvojums, pārdzīvojums noteikti, piemēram, lidojums gaisa balonu noteikti man atmiņā paliks vairāk nekā šampūns. Un tur neko nevar darīt. Saprot, šampūns pēc 10 gadiem nebija, bet lidojums gaisa balonu iespējams vienīgais dzīvē. Ja. Aizved uz mūžu, aizved uz koncertu, uz teātru, uz kādu meistarklasi, vai ne? Rotas, keramika, ēst gatavošana. Nu, ja tev ir draugs, kuram patīk ēst, vai kurš vispār neģēdz gatavot ēst, nu varbūt tā kā paskubini ar kādu meistarklasi. Nezinu, plosto pa jūglu, tur brīnišķīgi var paplostot. Tur tāds plosts mākoņos, starp citu, ja. Nedāvina kaut ko tādu, ko cilvēks ieliek skapī un tad vienkārši tā kā mēģina kaut kur nogrūst pēc tam tālāk vai kaut ko tā kā kas vispār nesapratu, kas tā pa dāvana. Starp citu, drīz varēs nopirkt arī manas meistarklases, koprakstīšanas meistarklases būs jau septembrī. Tad, kad pauze būs no podkāsta, jūs varēsiet tikties ar mani aci pret aci, mūtu pret mūtu, un mēs arī parakstīsim šo un to. Nu labi. 3. pasniegšanas veids, ja, arī ir dāvana. Un tur jāliek aiz auss tas, ka es nevaru joprojām aizmirst tās draudzenes 3, kas nesa to dāvanu. Vienkārši tās dāvanas, vienkārši muskuļi pilnīgi deg pa gabalu, vai ne? Tie gigantiskie puķu poži, 3 takši. Nu, pilnīgs absurds, vai ne? Vai arī, piemēram, pilnīgi absurds 2 draudzenes, tās varbūt tiešām labākās draudzenes, kurš tev vienkārši tā kā piezina, ka tu tiešām nevienu vairs negrib redzēt un aizved ar gaisa balonu izvizināt. Protams, vēl ļoti labi nodara dažādi saimniecībā lietojami krēmi, kaut kas tāds. Un sadarbībā ar MySkin, kas atbalsta arī šī podkāsta tapšanu. Nu, protams, man ir jāsaka tā, ka labu sejas krēmu nevar aizvietot neviens slikts sejas krēms. Un reizēm labam sejas krēmam tev pašam ir žēl, tāpēc ir forši, ka tev ir draugi draudzenes, kas tā kā novērtē tavu ādas tipu vai sazinās ar tevi, vai ar kuriem tu paši to padomā. Un redzēt, tur ir atlaides vēl kaut kā, var veikt kaut kādu izpēti, lai tu saprastu, kādu sejas krēmu vajadzētu. Vai, piemēram, dāvanu kartu vai micelārais ūdens pilnīgi visiem nodara. Ja nezinu, ko uzdāvināt, uzdāvini dāvanu kartu, ja. Tādus varbūt kosmētiku, kur tev tāds tonis ir, tādu uzreiz nedāviniet, ja tur tomēr vai tā tuša, vai tas būtu tonālais krēms vai kaut kāds tāds krēms, nu tur vajag saprast, vai ne? Protams, šampūni brīnišķīga dāvana, man, piemēram, ļoti patīk, man arī bija daži šampūni dāvanā, un man tiešām patīk gan izmēģināt jaunus šampūnus, gan tu, piemēram, arī lieto viņus ikdienā, un ja cilvēks tevi pazīst, un viņš uz taviem matiem paskatījies, vai ir tur 5 mati 3 rindās, vai kādu tur tas stāvoklis, viņš var arī novērtēt tavus matus. Nu, 5. ja? 5. ir ēdamas dāvanas. Ja? Neviens nav atcēlis ēdamas dāvanas, tas ir kaut kas superīgs. Piemēram, es arī varu dot piemēru, man vienkārši tiešām ir tik labi draugi, viņi vienkārši super labi pazīst. Ja? Var uzdāvināt austeres, ja? Var uzdāvināt mērcītes, krēmiņus, olīveļas, visādas delikateses, piemēram, strausu olu, ja? Milzīgu, ja? Nu, es saņēmu tieši tādas dāvanas, jā. Cilvēki domā, ka man gribas ēst. Nu, gribas jau arī austeres. Nu, ēdu strausolē, gaidu dažus ciemiņus un tad tik sākšu cept. Kāpēc ne? Es nezinu nevienu cilvēku, kurš būtu teicis, fuj, atkal kaut kas garšīgs, vai ne? Vajag dāvināt. 6.
ja cilvēks lasa grāmatas, piemēram, vai nenormāli daudz iet uz kino, dāviniet kino biļetes, vai dāviniet grāmatas, es arī saņēmu 2 grāmatas dāvinā, un tagad man tikai jāatrod cilvēks, kurš uzdāvinās man laiku, lai man būtu tās grāmatas, kad palasīt, bet es ļoti, ļoti priecājos. Nu, protams, vēl viena kategorija, kas man nenormāli patīk, tā mēs varētu nosvētīt to par 7. dāvanu. Kategorija varētu būt kaut kas dzīvs. Es nedomāju čūsku burciņā, es nedomāju tur prusekus. Ja. Kaut gan manas apziņas bija draugi, kas man uzdāvināja nevis kodas, bet blusas viņi uzdāvināja. Viņi bija uzzīmējuši kartona kastītē vienkārši blusas, jo viņi teica, ka tev pilnīgi viss ir, kas tev nav, blusu tev nav. Un viņi vienkārši uzzīmēja šīs blusas un uzdāvināja man, tā kaimiņi. Nu, tāds arī labs veids, ja, humoriņu arī var uzdāvināt. Protams, kaut kāds koks fundamentāls, kaut kāda puķa, ja, piemēram, tur hortenzija. Kuram par daudz hortenziju? Nekad neviens neteikt, ka par daudz liliju vai vēl kādu ziedu skaistu vai podos vai griesto. Ne, dāviniet puķis, tās vajag. Un mans secinājums ļoti vienkārši, ja. Nu, laba dāvana nav dārga dāvana, ja. Laba dāvana ir tāda, kur tu tā saņem un esi pārsteigts, un domā, šis cilvēks man pazīst, tas gan ir forši, man šis saimniecībā noderēs. Nu, manuprāt, tas ir daudz vērtīgāk par jebkuru cenu zīmi, lai gan gaisa balons bija baigi labais. Nu, ko dāvanas mēs esam saņēmuši, esam atpakojuši, esam parunājuši, un es arī zinu, ka vienmēr ir nenormāli grūti cilvēkiem uzdāvināt dāvanas, kam viss ir, bet nu, mēs paturpināsim ar ko? Ar to, kā es ēdu. Protams, ka es turpināju ēst arī aizdītajā nedēļā, un es visu laiku turpinu kaut kur ēst. Man patīk ēšana, kā viena no manas dzīves baudām izpriecām. Man nepatīk iet uz skaļiem daudziem visādiem notikumiem, koncertiem. Man vienkārši patīk klusi, mīlīgi vai divatā vai trietā vai vienatā aiziet un paēst. Un es aizdītajā periodā esmu bijusi paēst Alora. Alora, tas ir dzirnavielā. Viņa, man liekas, kad viņa tika vērta vaļā, viņa sevi dēvēja par brasēriju. Tur bija tāds Zanas Teteres, ļoti tāds stilīgs, tāds stiliņš, viss tāds strīpains bija, tur tāds liels, bija pa vidu liels lietus sargs, strīpains un arī ļoti garšīgi ēdieni. Man tur viss patika, bet man liekas, ka viņiem likās, ka šitas kaut kas pa lētu un tik lētu mums nevajag un kaut kā nesenāk to kāsi piepildīt dzirnavielā, un tad viņi visu uztaisīt vienkārši daudz dārgāk, ja? Viņi tagad sev nosauc par restorānu, viņi paņēma, es nezinu, to pašu dizaineru vai citu, bet visi brūns, visi vienkārši brūns un nošūts, ja? Tā brūnā krāsa, visa āda brūns, un tagad daudz nopietnāk, daudz restorānīgāk. Nu, arī apkalpošana īstenībā pamainījusies, ja? Tā ļoti restorānīga tur ir. Nu, man tas ļoti patīk, man pilnīgi visi šie varianti der. Tagad tas ir vidusjūras restorāns. Tas bija agrāk brasērija, tagad tas ir vidusjūras restorāns. Īpašnieki laikam ir tie paši. Esot nedaudz pasijāts tas stāvs, jeb cilvēki, kas tur strādā. Nu, kā saka, kas mainās, tas arī mainās. Nu, ko es varu teikt par šo vietu? Man bija ļoti laba pieredze. Ja, 100 eiro pusdienas, tas tā kā saka, nav nabagajiem, ja? Bet, ja tevi uzaicina kāds džentelmenis, tad tev vispār dzīvē ir paveicies, vai ne? Un vispār dzīvē ir paveicies, ja kāds uzreiz burbulīšu uzliek uz galda, tev vienkārši viss jau tāpat garšos, un tas ir garantēts. Protams, kā jau es vienmēr paņemu kaut ko jēlu, un man ļoti garšo jēlas lietas, un es paņēmu seviču vai tartariņu. Neatceros tagad precīzi, kur video esmu ielikusi. Nu, bija ļoti garšīgi, bet es teikšu vienu bet. Man ļoti nepatīk, ka visādas citrusīgās un skābās garšas tajā mērcē nomāc to pašu jēlo galveno priekšmetu, galveno varoni ēdienā. Tur uzliek mazu mīnusiņu, vai ne? Nu, protams, ļoti grūti jūlijā ir sačakrēt lilijas smaržu un ļoti grūti ir sačakrēt burātu ar tomātiem. Tas nebija sačakrēts, ļoti labi garšoja, bet kas mani pārsteidza? Šis ribiņu, cūkas ribiņas vienkārši kā var pagaršot tik garšīgas Iberico ribiņas, laikam saucās, bija nenormāli garšīgi. Ja es jums kaut ko iesaku, aiziet apēst šīs cūkas ribiņas, jūs nekad tās neesat ēdušas, bija izcili garšīgi. Bet, vēl viens mīnus, manā ziņā tas nav mīnus, jo man patīk dažādas netradicionālas pieredzes, bet ja tu paņem panakotu un ar olīveļu, viņi ir aplieta, tad tev tāds un tā bija manam līdzgājējiem, bet man likās viss fine. Man likās interesanti pieredze, tāda rūkta un olīveļas garša ar to panakotu, ar to saldo un zemeniem. Man likās viss brīnišķīgi, bet varbūt es ieteiktu restorāniem, ja jums kaut kas jocīgs ir klāt kaut kādā normālā ēdienā, tad varbūt pabrīdiniet to cilvēku. Vienkārši cilvēki ļoti dažādi, un visiem vajag olīveļu virsū. Es nezinu, uz pilnīgi visu. Man tas der, es vispār esmu olīveļas karaliene, man pat dāvina olīveļu, bet visiem nevajag, vai ne? Es pamēģināju vienu tādu lietu, par ko īstenībā es jau izlielījos TikTokā, un tas aizgāja uz urā. Proti, es domāju, kas ir tas afigeķis, bet nav afigeķis, afogāto, tāds skaists vārdiņš, ja?
Vienkārši elementāri vaconu. Tagad jūs zināsiet, tā vienkārši paņem melnu kafiju, ieliec saldējumu bumbiņu un tev ir afogāta. Un nav jādzer restorānu, nav jātērē 100 eiro. Tā, lūdzu. Un vēl viens restorāns arī turpat blakus. Es nezinu, kas man to dzirnavielu pēdējā periodā bija, bet ir tāds Unagi Inu. Tas restorāns, man liekas, jau 10 gadus ir Latvijā. Un tiešām tur tāda ļoti skaisti, ļoti interesants interjers ir no tāda viedokļa, ka viņš ļoti netradicionāls. Tas ir Japāņu tāds restorāns, bistro. Es teiktu visai ģimenei, kas man ļoti pārsteidz, kāpēc es tur aizgāju. Tāpēc, ka tur ir ārkārtīgi forša un laba spēļu istaba bērniem. Bet tur nav tikai spēļu istaba, tur ir tie automāti bērniem, kuros var zaudēt daudz naudas un izvilkt bezvērtīgas konfekts. Tās ir tāda viena atrakcija, bet tur ir vēl kaut kāda tāda spēļa automāta bērniem, kur viņi tur braukāt un darboties. Līdz ar to tu vari reāli paēst, jo bērnam ir ko darīt, foršs, ko darīt. Un tā. Ēdiens arī bija garšīgs. Mēs paņēmām kaut kādus fritētus, kaut ko, un tas bija labs. Nu, kas fritēts ir slikts? Nekas fritēts nav bijis vēl slikts. Protams, suši, ja tev garšo kaut kāds bau maizītes vai kaut kādu plucināts kaut kas, garnelīts. Viss bija ļoti labi, noteikti iesaku, ja iesiet ar bērniem. Nu, un vēl viena vieta, kas ir nemainīgi izcila kvalitātes top augšgalā, un tur rezervācijas nepieņem, ir Kinza House Jūrmalā. Tieši tā, tajā pašā Jūrmalā, kur Dzintra koncertzālē nav skaists dobs. Jā, viņiem ir visbrīnišķīgākais Kinza House, tur rezervācijas nepieņem, viņiem ir milzīgi jauna terasa, un es nezinu, kopš kur laika viņiem ir tik liela terasa, bet acīm redzot, tik daudzi grib ēst hinkaļus, tik daudzi mīl hačapūrī, un tik daudzi vienkārši novērtē viņu jērgaļas karē. Jērgaļas karē tur ir pats labākais vienkārši visā Latvijā. Nu, parādiet, uzaiciniet mani, ja jums ir jērgaļas karē, par ko jūs nenormāli lepojaties. Nu, tur viss ir vienmēr līmenī. Es nekad nevienu sliktu vārdu tur nevaru pateikt. Nu, vienkārši apkalpošana bija bišķī tā kā ilgāka, bet nu, ko var darīt, ja pilnīgi visi šturmē Kinza House? Brauciet uz Kinza House Jūrmalā. Nu, es domāju, ka es esmu pēdus, esmu arī jūsu mutēs siekalas savairojusi, un mēs varam turpināt. Kā es esmu influencere? Jā. Pirmajā sezonā mums arī bija šāda sadaļiņa, un tajā mēs noskaidrojam, kā tad influenceri ir izveidojušies, vai ne? Kā tad es viņus sadalu, kādos segmentos, kādos es iesaku to sadalīt. Jūs varat paskatīties, pirmajā sezonā, un arī pakomentēt, ja esat paskatījušies. Šī daļa top sadarbībā ar sēnēm. Jā, ar sēņu ekstratu šrūmījumu.lv. Jūs tur varat ieiet iekšā, ievadīt kodu STAK, un jums būs 10% atlaidi jūsu izpriecām sēņu pasaulē. Jeb, Lions Mane ir sēnes, ko lieto fokusam, tādai prāta skaidrībai, varbūt nedaudz enerģijas pieplūdumam. Savukārt, otrs sēņu ekstrakts, kas ir zem nosaukuma reišī, ir tāds vakarā mieriņa nervu sistēmas darbības normalizēšanai. Nu, jūs lietojat tos uzturbagātrādājs tikai tad, ja jūs esat 100% pārliecināti, ka esat bijuši uz analīzēm un kaut kāds ģimenes ārsts vai vismaz attāls radinieks vai arī Kristīna jums ir kaut ko ieteikusi. Tā kā skatieties paši. Un, ja pirmajā sezonā, es jau varu stāstīt par šo influencēšanu, influenceru darbiem un būšanu un tām cenām Latvijā un kaut ko tādu, tad es šoreiz jums turpināšu nedaudz izglītot par to, kā es esmu influenceri, jo es esmu influenceri. Man 2,3 miljonu skatījumu pagājušajā mēnesī ir vienkārši tā kā hello, es vispār negaidīju to. Un tas ir forši. Tas nozīmē, ka es kaut ko pareizi daru, vai arī visu daru pilnīgi nepareizi, jūs skatāties un priecājaties. Nu, lūk, un tad man nav žēl jums pastāstīt par to, ka notikuši dažādi pasākumi influenceriem, un uz dažiem es esmu bijusi, un tagad man līdz šim, vismaz līdz šai epizodē aicinājušiem pasākumiem. Pēc šīs epizodes iespējams ielūgumu skaits samazināsies, vai arī aicinās tikai tie, kam vispār nav ko darīt. Nu, lūk, es biju dažādos influenceru pasākumos, un vispār jau ir tā, ka zīmoli veido dažādus influenceru pasākumus, jo tas ir daudz lētāk, ja tu, piemēram, uzaicini tur 10-15 influencerus, uzsauc viņiem visiem makaronus, picu, vēl kaut ko fotogrāfu, kaut kādu vietu, lokāciju pieredzi, kaut ko foršu, nezinu, padlu turnīru, reformeru pilots, jebkas, lai kas tas būtu, tu uzaicini viņus kaut kādu pieredzi, tev atnāk tur 10-15 influenceri, un tu caur šiem influenceriem gan tu veido attiecības, ar viņiem tā kā iepazīsties, un viņi ir arī gatavi atnāk, lai kaut ko jaunu iepazītos, lai gūtu kaut kādu jaunu pieredzi. Otrkārt, tu iepazīstini viņus ar savu zīmolu, vērtībām, tēlu, palutini viņus, veido attiecības, arī viņi savā starpā var pačetot, veidot attiecības. Nu, un tad tu ceri, protams, ka viņi, tad tu kā zīmols ceri, ka šie influenceri to visu atspoguļos un parādīs savos sociālajos tīklos, vai tas būtu story, vai tie būtu reel, vai tas būtu vēl kādas satura vienības, vai arī tad, kad tu viņiem aizsūtīsi savus produktus, jo mums visiem vajag 25. lieko tušu vai 34. smaržas, tad viņi cer, ka tu to visu ieliksi arī savā vienkārši Instagramā, tāpēc, ka tu atcerēsies un tev būs jūtas pret viņiem, tu atcerēsies un padalīsies ar to dāvaniņu. Nu, tā var būt, vai ne? Jo parasti, ja tu skaties kaut kādu tādu plus-mínus influenceru, kas ir vidēji izmēra, nu tas ieraksts, ja tas posts vai reels maksā 500, 600, 800 tūkstoši eiro, vai ne? Vai story sērija ar tur maksās 300, 400, 500 eiro. Bet, ja tu uzaicini uz pasākumu, nu, tu faktiski vari dabūt baigi
baigi daudz, pa baigi lēto. Nu, tas parasti nav lēts, nekas, tāpēc, ka arī tās pieredzes maksā diezgan daudz, bet notiek arī tā kā tāds cross-marketings. Nu, ko es jums gribu visā šajā sakarā pateikt, kad jā, varbūt vajag padomāt, kādus influencerus jūs aicināt, vai ne? Vienkārši tāda ideja. Kāda ir tava mērķa auditorija, vai ne? Tas pirmais, ko es jums gribētu zīmolu veidotājiem, vadītājiem likt aiz auss. Kāda ir tā mērķa auditorija? Kam jūs gribat ko pastāstīt? Iedodiet kaut kādus skaidrus guidelines, iedodiet kaut kādu skaidru vēstījumu, ko jūs gribat, lai influenceris pēc tam izdara. Vai tā būtu storiju sērija, vai par so storiju sēriju viņš būtu gatavs bez maksas nākt uz pasākumiem. Saprotat, influenceriem nevajag 17. liekās zeķis, viņam nevajag 480. Ūdens pudeli, beidziet darīt to veistu visai sabiedrībai. Es pagājušajā nedēļā atnācu ar 3 jaunām ūdens pudelēm mājās, un es nezinu, kuras viņas likt. Es jau visas esmu noziedojis, atdevusi, un visiem vienkārši tas ir pār daudz. Varbūt mēs to visu varētu ar manu pārakstu, piemēram, ziedot Ukrainai, vai investēt, bērnu sociematos, vai investēt kaut kādā, dzīvnieku aizsardzībā. Es būtu daudz laimīgāka, dārgie zīmoli, kad jūs par vēl vienu lieku dāvanu kaut kādu vērtību, kaut kādu pienesumu sabiedrībā nestu, vai ne? Vai arī vienkārši samaksājiet man 50 eiro, lai nosaktu manas ceļa izmaksas, ja es esmu piekritus par brīvi izvietot jūsu saturu. Tikai ideja, bet ticiet man, daudz vērtīgāka ideja, ko likt jums aiz auss, kad veidosiet komunikāciju ar influenceriem un visus šos PR sauktos pasākums. Pieredzes ir brīnišķīga iespēja. Pieredzes arī veido šo foršo influenceru fokusu uz jūsu zīmolu, viņi tiešām stāsta jūsu auditorijai, un tas noteikti ir jādara. Nu, protams, neaiciniet arī pārāk daudz influencerus. Nu, lai vai kā man patiktu tā Evelīna ķimene vai kas, bet tas X-slash pasākums. Nu, kā var būt 2 cilvēki uz reformeru? Saprotiet, es jau neesmu kāda reformeru tur ģēnijs vai vēl kaut kāds tur superpilots, bet tiešām pēdējos 6 mēnešus esmu tur pavadījusi nenormāli daudz stundas, un 2 uz viena reformeru nevar gūt ne labu pieredzi, ne pirmo pieredzi, ne otro pieredzi, ne 255. pieredzi. Nu, tas nav forši, un arī reformeru pilots nav tāds tirgus laukums, kur tāds trūksnis un skaļums. Nu, ja tu gribi gūt kaut kādu konkrētu pieredzi vai parādīt kaut kādu konkrētu darbu, vai tas ir pēdla, vai tas ir vēl kaut kāds sports, vai tas ir izbrauciens, varbūt, nezinu, ar ātri sacīkšu auto, vienalga ko. Nu, tad tu padomā, vai tur var 10 cilvēki vienā Volvo mašīnā sakāpt, vai tur var tikai 1 vai 2, vai ne, iekāpt, vai uz reformera ir forši ērti tajā telpā atrasties 16 vai 5 cilvēkiem. Man liekas, ka 5 kolosāli apstrādāti, nenormāli apčubināti influenceri ir daudz vērtīgāki par 16. Nu, tā kā sanāca. Nu, tā nav kritika, tā ir tikai ierosme citiem zīmoliem. Rakstiet man paldies, vienkārši nesūtiet man ūdens pudeles, ja vienkārši sūtiet naudu. Un, ko es vēl gribēju teikt, nu jā, man arī ļoti interesanti vienmēr iepazīties dažādiem influenceriem, izrādās dažādi burbuļi, ir vienkārši 10 un 15 gadus jaunāki influenceri par mani, un viņiem līdzi ir filmētājs un montētājs, un uzreiz saturs tiek filmēts, montēts, un viss tiek likts iekšā. Ko es tur par savu iPhone kaut ko paspēlēju padliņu, pēc tam kaut ko tur ielieku, kaut kādus tur storikus salieku, tur kā pati uztaisīju, tā bija tāds self-made, vai ne? Bet, nu, tagad mūsdienās jaunieši visam ļoti nopietni pieiet, un tur nav nekas tāds, ja? Un man tas ļoti interesanti, man nenormāli patīk tādas pieredzes gūt un piedzīvot. Ko es jums vēl varu pateikt? Apusēja mīlestība ilgtermiņā dod daudz vairāk nekā tāda kampaņu veida mīlestība. Šoreiz tu, šoreiz ne tu. Tāpēc, lai veicas zīmoliem, kā es influencēju, nu labi, es influencēju. Man liekas, ka jums patīk, man arī patīk. Tā kā tiekamies arī citos influenceru darbos un projektos, ja vēl aicināsiet. Bet šīs nedēļas podkāsta epizode, kā mēs noslēgsim ar spilgtākajām atziņām, jeb kā es atziņu vācelīti. Kāda ir tava spilgtākā dzīves atziņa? Man tev jāprasa, kas ir pirmais, kas tev iekrīt prātā? Piemēram, nekas nav dārgs, bet tev vienkārši pamaz naudas. Jā? Man viena no pēdējām atziņām, jā, nekas nav tik dārgs, vienkārši man ir par maz naudas. Bet es arī tredos paprasīju, ko jūs domājat, un jūs sakāt tā. Ozola Eldi, piemēram, raksta, nezinu vai spilgtākā, bet man viena no palīdzošākajām ir ziloni ēd pa gabaliņiem, jeb uz lieliem bailīgiem mērķiem iet pa maziem solīšiem, viena aiz otru. Tad Kjakīmova raksta, nekas nenotiek tāpat vien. Jā, tāda atziņa. Lidija raksta, ka nekas nav mūžīgs, un mēs arī neraugoties uz to, ka dzīvojam kā Olimpa dievi.
Šajā dzīvē ir garantēts tikai 2 lietas - nāve un nodokļi. Jā, nedaudz tāds fatāls ir Mr. Edit 222. Grensberga saka, tu vari vairāk nekā tev šķiet, ka tu vari. Šī ir ļoti forša atziņa. Tā ir. Ir Rita atbild Grensbergai 100%. Paula Sareiko raksta, tikai nabadzība mūs notur pie veselā saprāta. Nu, tā ir, ja tu kaut ko nevari vai kaut kas nesanāk, nu, tu vienkārši tā kā ļoti nofokusējies. Un arī, kad veselības nav, tad tā. Labi, bet man nebija uzdevums komentēt, man bija uzdevums padalīties ar atziņām. Ja nepajautāsi, atbildi vienmēr būs nē. Jā, noteikti jājautā. Elcīts raksta, darbi pagaidīs, jo jebkurā brīdī esi aizvietojams. Bērni ir dzīves jēga, laime redzēt augam, veidojoties personībai, atklājot pasauli, priecāties par visu. Nu jā, bērni ir dzīves jēga, tas ir vienkārši 100%. Ja tev nav bērnu, tu vēl neko nesaprati. Es nesaku, ka tev vajag bērns, visiem nevajag bērns, bet tev vajag bērns. Un Jarinovskai raksta, nekad nebaidies pajautāt trakākais, kas var notikt. Tev var atšūt. Padomā tikai. Ziniet, cik man ir atšuvuši? Nenormāli daudz, kamēr neatšuju. Un Laura Grīnberga raksta, neprāts ir darīt vienu un to pašu atkal, bet gaidīt citu rezultātu. Oi, tā ir. To es ar sevi pieķeru, ka daru to pašu un kaut kas nav rezultātu. Un tad padara kaut ko citu ir rezultāts. Klusēšana tiešām ir zelts. Man šo vajag uztetovēt. Man reāli šo vajag uztetovēt. Dod laikam laiku, man arī patika. Ne visas atbildes atnāk uzreiz, bet atnāk. Darīt, ko gribu, neskatoties, ko domā citi. Jā, tā ir pareizais virziens. Nekas nemainās, ja nekas nemainās. Arī ļoti forša atziņa. Nekad nepalīdzi cilvēkiem, kas paši tiek ar visu galā, jo viņi nenovērtē. Ar lieliem burtiem rakstīts. Norišs 236 raksta, sausais baltvīns ir slapš un dzeltens. No tā. Rabarberts raksta, mazāk stresos, labāk būs, jā, viegli pateikt, vai greiši. Līga Lo raksta, rīts gudrākus par vakaru. To es arī mēģinu sev ieskaidrot, sevišķi, kad es naktī sāku veikt kaut kādus pētnieciskos darbus priekš šī podkāsta. Ne viss ir augsts, kas nav vārošs. Dziļi. Ilze Āber raksta, uzticēties var tikai sev, laimi mīt manī, nemeklē to ārpusē. Šīs abas. Un Laura raksta, es pati sev pieviļu. Nu jā, tā ir. Mēs paši mēdzam sev pievilkt. Zana Brence uzrakstījis, ir jābūt ļoti maigam un jāprot būt ļoti stingram. Nu jā, viss kaut kas jādara. Jānis Kornis raksta, mazāk domā, vairāk dari. Un nekur bulle, visu savu dzīvi mēs dzīvojam tikai vienu dienu atkal un atkal no jaunas. Tas klausās pēc murkša dienas. Un Anda Brangule, es nezinu, vai šī ir spilgtākā, bet katru reizi, kad atver jaunu grāmatu, nodomāju, cik forši, ka ir grāmatas un tik dažādas, reizēm uznāk sajūta, ka žēl, ka dzīvu pa īsu, lai izlasītu visu, ko es vēlos. Nu, ko, dārgie draugi, kaimiņi, ceļabiedri, skatītāji, klausītāji, gaidu jūs komentiņus. Zem šī ieraksta augustā arī būs dāvanas par komentāriem. Un paldies visiem tiem, kas jūlijā komentēja, dalījās ar šo podkāstu. Paldies, ka palīdzat tam augt. Un paldies Maiskin, paldies Šrumijam un Big Bank atbalstījāt šīs epizodes tapšanu. Atcerieties! Nekas nav dārgs, vienkārši naudas ir par maz. Lai jums forša nedēļa!